sašautajās māju sienās un, protams, cilvēkos. Piemēram, visi vietējie zina, ka tur tā mazā mājiņa, kura tagad stāv pustukša, tā ir tā, kurā masveidā izbaroja sievietes. 4 gadu Sarajevas ielēkuma laikā tur norisinājās vislielākās cīņas un šausmīgi kara noziegumi. Un tur es viņu satiku un vēl daudz citus. Čau, Anna, mēs esam tavā izstādē, ISSP galerijā. Tu vienmēr esi bijusi pati savos darbos kā galvenais tēls šeit. Manuprāt, tā ir pirmā reize, kas redzu tādu diezgan atkailināts attēls. Tik atkailināts, man liekas, vēl nav bijuši. Tik atkailināti vēl nav bijuši tev. Man vai vispār? Tev. Pastāst mazliet, kā tā? Zini kā, kad tu pavadi 3 stundas mežā, kaut kas mainās. Un tur tu pārkāp pāri kaut kādai robežai starp šeieni un citurieni. Un tur tā seksualitāte, manuprāt, viņa pati atverās no sevis. Un tas tās ir arī par to. Un tas nav pašmērķīgi. Tas jebkurā gadījumā nav bijis pašmērķīgi. Un vispār, esot mežā, tās drēbes dažkārt tur paliek liekas. Tas īstenībā svešķermenis un diezgan daudz, kad es esmu fotografējuši mežā, dabā, es esmu sastapusies ar to sajūtu, ka es nofotografēju to kadru, un mani tur vispār nevajag, tāpēc, ka tur viss ir pilnīgs. Un tā ir arī kaut kā tāda savienošanās. Jā. Vai ir kāds attēls, par ko tu vari pastāstīt vairāk kaut ko? Izvēlies kādu. Jautājums, Izvēlies kādu. Pastāst, kā tu to notrafēji? Es varu pastāstīt par šo portretu. Šis pašportrets tapa kaut kāds 5 sekundes pirms sākās negaiss. Un visu laiku ducināja virs galvas. Un te bija īršu pūznis man virs galvas. Bet man tik ļoti patika tas koks, ka es saku, man tā vajag tur fotografēties tāpat. Un tad es tur vienkārši pie tā koka ar to gliemezi, ar tiem iršiem fotografēju. Jā, tas varbūt ir tas, par kuru es varu pastāstīt. Te ir tāda viena ļoti interesanta detaļa. Te es esmu uzlikusi sev aiz auss meža cūkas ilkni, un man tek medus no mēles. Te ir, viņi visi ir savā veidā performatīvi. Te es sēdēju pie saknēm un izšūtu tās dzīves līnijas. Procesus arī dokumentēju, bet es sapratu, ka ir jāizstāda viena. Kā tev tagad izstāda tā vieta, kur tu šūti parādi? Bet tas bija jau kaut kādā augustā. Ātri sadzīst. Sadzīst ātrāk nekā. Šī vispār ir viena no sāpīgākajām lietām, ko es esmu dzīvē darījusi. Un tu zini, ka ir tie iniciācijas rituāli, kur vīriešiem roku liek cimdos, kur ir pilni ar skudrām. Un pārbaudīt, cik viņi ir spējīgi izturēt. Un redz, piemēram, par ko mums bija turēt? Cik ilgi tu turēji to roku šeit? Cik ātri dzīst? Par sadzīšanu. Jā, cik ātri dzīst? Kas bija tajā bildē? Kad ātri sadzina. Jā, pareizi. Šitais dzīst, tie kodumi kaut kādas 2 nedēļas dzīst. Izšuvums tur pēc 5 dienām. Jā, jo viņas gan
koži viņām ir tāda te, gan viņas arī izdala to šķidrumu. Bet ir interesanti vērot vispār, ko viņas dara uz tās rokas. Viņas tur sāk kauties, viņām tur ir kaut kāds klešs, tad viņas kaut ko velk. Nu, visa dzīve tur notiek. Jā. Cik ilgi turēji? Ilgi. Šitan ir kaut kādas 5 minūtes, bet kopumā, man liekas, esmu pusstundu roku noturējis tur iekšā. Un tur ir interesanti, jo tad, kad tu to dari no sākuma, viņas nekož. Viņas ar laiku, viņas sajūt, ka tas ir tas svešķermenis, un viņas vienkārši tev nokodīs dzīvi. Un vispār, ja tur ieveļās, piemēram, uz diennakti, tas mirs, un pat tev nokož. Jā. Skaisti, paldies. Ar kinku. Es gribu to flokeru. Pareizi ir šitā izstāde ļoti kinky, ne tāda, vai ne? Ir. Viņi ir. Nu, vajag. Maniem matiem. Jā. Es jau rezervēju. Būs izsolē. I'm buying it. Tie ir ar vara kārtu apaudzētu kauli. Te visur iekšā ir reāli kauli. Šitien es atstāju, lai viņš paliek, lai var redzēt. Te ir radziņš ar maniem matiem.